Oho, neko sev vienā projektā. Templari, Daikins, Midea, monobloku sistēma, hibrīda sistēma. Paskatāmies, kā mums izdevās to visu apvienot. Pavasaris ir klāt. Kārtējs objekts arī pabeigts. Ēka ir 350 kvadrātmetri, labi siltināta, energoefektīvs risinājums. Projektā ir paredzēta saules sistēma ar fotovoltu paneļiem, siltumsūknis, apkurei un karstā ūdeņa sagatavošanai, kā arī siltumsūknis, kā dzesēšanas sistēma. Templari siltumsūknis, monobloka izpildījums sāka darboties. Paveicās. 15 kW nominālā jauda apkurei un dzesēšanai. Joprojām notiek būvniecība, tāpēc vēl nav sakārtot, bet apkures sistēma jau ir palaista un dzesēšana arī. Iekštelpās ir bufertvertne, 600 litri un caurplūdes sildītais karstā ūdeņa sagatavošana. Mūsu iecienītākais risinājums. Jautājums, vai siltumsūknis var strādāt gan uz apkuri, gan kā dzesēšana? Jā, var. Šajā risinājumā ir pielietota fancoilu sistēma, un kā jau teicu, mums ir kombinēta sistēma, kuru mēs salikam kopā, un tas būs Midea fancoili, Daikin fancoili. Šeit ir sienas izpildījums no Midejas. Paskatāmies tuvāk. Izskatās tāpat kā parastais kondicionieris, ir pieslēgts pie kopējās centrālas sistēmas un vasaras periodā sezonā nodrošina telpu ar dzesēšanu. Tādas iekārtas ir vairākas pirmajā stāvā, notiek vēl iekšdarbi, jā, bet rekur vēl viens fancoils, Midea, balts, labs modelīts. Te mēs esam vēl viena telpa, ja dizains neļauj karināt vai negribās kaut kādas kastes uz sienām, ir arī tādi risinājumi, kuri saucās bez korpusa fancoili. Viņi tiek iebūvēti aiz griestiem. Šajos atverumos nebūs vienkārši kaut kāda cauruma atveruma, tur būs dekoratīvie režģi, šādi viņi izskatās. Un ar gaisa vadu palīdzību gaisa ieņemšana ir organizēta vienā pusē, un gaisa izmešana, tas ir no kurienes pūš tas vēsais gaisa, otrā pusē. Pati iekārta ir uzmontēta virs griestiem, tīrajiem griestiem. Ir uztaisīts divas revīzijas lūkas piekļuve, gan elektroblokam, gan kondensāta novadīšanai. Tādā veidā tā iekārta tiek paslēgta šeit, un uz telpu tiek padots tikai atdzesēts gaiss. Gribās arī parādīt, kā tad siltumsūknis darbojās siltākos laika apstākļos. Šobrīd ārā ir temperatūra 4,4. Tad paskatāmies, kāds ir liederības koeficients šodien. Tad redzam 4,76. Ļoti labs liederības koeficients. Tad siltumsūkni šobrīd uzsāk savu to labāko darbību ar labāko efektivitāti. Kad jūs esiet būvniecības procesā, stadijā, padomājiet par to, kā izvairīties no liekām problēmām. Un mūsu ieteikums ir tāds: izvēlēties lūdzu vienu, jo mazāk, jo labāk, vienu apakšu uzņēmēju uz savām energosistēmām, tādām kā apkure, dzesēšana, siltumsūkņa uzstādīšana. Nevajag dalīt to vēl kaut kādās sadaļās, jā, arī ventilācija. Mūsu uzņēmums piedāvā pilnu spektru, jā, mēs piedāvājam apkuri, dzesēšanu, rekuperāciju un saules sistēmu uzstādīšanu. Tā kā pilns komplekts no vienām rokām. Tas jums dos drošības sajūtu, nevajadzēs tērēt savu lieko laiku uzraudzīt vairākus apakšu uzņēmējus, un viena garantija no vienām rokām. Labākais risinājums – This Energy.